2004. gadā pārtulkoja un publicēja to. Bet tā tad ir lietas. Immanuela Kanta raksta apkopojums, kas ir apgaismība. Kādreizējā studente Buševics saistībā ar šo izdevumu savā grāmatas apskatā raksta jauns tulkojums. Norāda, ka grāmatā ir minēta bibliogrāfija 3 valodās, īstenībā 5 valodās. Tikai viņi īpaši norāda, ka latviešu valodā nav pieminēts Rihards Kols un Atis Rolovs. Visā bibliogrāfijā tiek ievērot noteikti princips, ir viens izņēmums. Izņēmums ir norāda uz grāmatiņu teleoloģiju un estētiku, kurai norādīts publikācijas par Kantu no 1919. gada. Sīkums, neprecizitāte. Starp citu, pie šīs grāmatiņas beigās vēl būs jāatgriež. Bet tagad, ja kāds nav sapratis, man pozīcija tulkojot ir visnotaļ vienkārši. Maksimāli precīzi latviski atveidot attiecīgā autora teikto, respektīvi rakstīto un domāto. Un līdz ar to ļoti vienkāršot parādās nosacīt valodiskais aspekts un nosacīt konceptuālais terminoloģiskais aspekts. Valodiskais aspekts tas nepavisam nenozīmē tulkot vārds vārdā, bet nozīmē runa ir par to, lai būtu runa atveidotais teksts mūsdienu latviešu valodā. Savukārt konceptuālais terminoloģiskais, tas nozīmē, ka ir jāņem vērā tā terminoloģija, kas pastāv, kas ir izstrādāta. Turklāt tulkojot darbu, tas nenozīmē, ka tikai atsevišķais darbs tiek tulkots. Principā varētu teikt, visi darbi tiek tulkoti, jo vai no autors atsaucās, citē kādu, tātad tas ir jātulko, vai pastāv teksti, kas ir saistīti ar attiecīgo tekstu un jāpieļauj šo tekstu tulkojamību. Es nerunāšu par tādām tīri tehniskām lietām, kā citāti, netiešie citāti mājieni, kas visu laiku strādājot ar tekstu ir jāpārbauda. Tātad, kas ir apgaismība? Esot plaģiāts. Man jautājums, kas tur ir plaģiāts? Vai arī tie teksti, ko Atis Rolovs nav tulkojis? Bet labi, lai tā būtu. Var pajautāt, vai sakrīt manas tulkojums ar Rolovu tulkojumu. Pieļauju, jā, sakrīt. Neesmu skaitījis, ja kādam ir intereses, to var darīt. Viens piemērs. Kantam tekstā ir sapere, aude. Rolovam sapere, aude. Man sapere, aude. Smieklīgi. Īstenībā nemaz nav smieklīgi. Profesors Kuls jau pateica, ka no Kanta nevar izveidot Hēgelu tulkojot. Es norādīšu vienu citu aspektu, un šis cits aspekts es apzināti sāsināšu un apvērsīšu otrādi. Ko Rolovs ir pārņēmis no mana tulkojuma? Jūs varat teikt, ka tas nav iespējams, sen taču mirs 69. gadā. Bet runa ir par latviešu valodu, latviešu valodas vārdu virknējumiem, kas nepavisam nav. Valoda nav amorfa masa, kur samīts, kā katrs grib. Viss uzskatāmākais piemērs, pastieties Bībeles tulkojumu. Grib Bībeles tulkojumā atvirzīties no glika tulkojuma. Cilvēki apzinīgi, rūpīgi strādā, un beigās, kad paskatās rezultātu, izrādās, glika tulkojums ir labāks. Labāks tajā ziņā, ka tas strādā joprojām, un tāpat tās ir daudzas vietas, es pieļauju Rolova un manā tulkojumā. Bet tā ir viena daļa, un tāpēc es domāju, ka labāk būtu runāt par paraugiem dažiem, un tāpēc norādīšu uz Kultūras fonda avīzi, kādreiz tāda tika izdota. Proti 1990. gadā Kultūras fonda avīzē tika publicēts Immanuela Kanta darbs atbild uz jautājumu, kas ir apgaismība Rolova tulkojumā. Es atvainojos, ka tas bija mans ieteikums, turklāt vēl arī priekšvārdu uzrakstīju šim darbam. Līdz šim nevienu citu Rolovu darbu tulkojumu neesmu manījis. Piebildīšu, literārais redaktors, katram izdevumam ir literārais redaktors, kategoriski iebilda pret tulkojumu publicēšanu, kāds tas ir, un tika veikts šī tulkojuma redakcija. Bet tagad tātad Rolovs un mans tulkojums. Lai būtu salīdzinājums, paklausieties. Tātad Rolovs tulko. Ar prāta publisko lietojumu es saprotu lietojumu, ka cilvēks izmanto prātu kā zinātnieks visai lasīt spējīgai publikai. Par privāto lietojumu es saucu to savu prātu lietojumu, ko cilvēks drīkst parādīt zināmā viņam uzticētā civilā postenī jeb amatā. Dažās darīšanās, kas skar kopienas intereses, ir nepieciešams savs mehānisms. Dažiem kopienas locekļiem jāizturas pasīvi.
lai ar mākslīgas vienprātības palīdzību valdība varētu tos virzīt uz publisku mērķu piepildīšanu vai vismaz atturēt no šo mērķu gandēšanas. Te, protams, nav ļauts spriedelēt, bet jāpaklausa. Un tagad mans tulkojums. Bet ar savu prātu publiski izmantošanu es saprotu tādu, kur kāds, kā mācīts vīrs, no tās visas publikas priekšā izveido lasītāju pasauli. Par privāti es dēvēju to izmantošanu, ko cilvēks drīkst darīt ar